leģit mūs bija pazuduši, mēs kā kaut kā projām sniegtiem. Tu izties tik smieklīgi. Un jā, tad mēs esam brauksim pie manis un iesim staigāt ar suņiem. Galva, Mēs gribējām slidot, bet labi cepuri. Staigājām pa mežu San, un atradām mūsu jauno klases biedru. nevar iztaist kā datorā vairs ko. Sveiki, Man ir suts. Tas ir zaplīs. Zaplīs, savage zaplīs. Kāpēc zaplā? Šis savage zaplās. Tu izties tik smieklīgi. San, ko dari? Palagu? Mīkst. Čau, mēs ar Austru ejam uz Rimī. Jā. Pēc, mēs nevaram ko nevajag. Jā. Mēs jau Maksimu iztaigājām, leģējot uz Rimī. Sen nesam bijuši. Jā. Kāds trešdienas. Un šodien ir piekdiena, tā kā mēs tā kā bijām Balerijā, ēdām veģetāros vokus. Mēs gribējām uz Heisu paņemt sojas tortilju, bet tur tā smirdēju. Šausmīgi. Bieži smirdēju, tā kā es nezinu, bet... Un jā, tad mēs esam brauksim pie manis un iesim staigāt ar suņiem. Ja mēs varējām slidot, bet laikam ir grubuļains, nu tad jau redzēs. Kur tā upe plūdīs. Neplūdīs, viņa ir sasalusi. Un uz upes ir tik daudz britkotāju, bet dažiem tiltas ūdens ir tā kā tur pīles peld, un tur riktīgi ir tāds vaļā. Un tur viņi tik daudz sēž. Mums vēstures skolotājs teica, ja parādās pingvīnu uz ledus, nu tā kā tie britkotāji, tad zini, ka drīz būs ledus. Tas ir tik smieklīgi. Jā. Tas tā kā gribu atlaist dziesmu. Es arī ar degunu. Es arī vai veikt, ja stāvu kaut kur pašas, es tāda degunu vākstu telefonu. Tāpkārt cilvēkiem tāds. Tu tikko atbloķēji telefonu ar degunu. Nu jā, nu tieši jāpablot kameru ar degunu. Tā, es gribēju pastāstīt Austras veikalu piedzīvojumus. Kā Austra ļoti bieži pīkst Rimī, tieši Rimī. Bet es goda vārds neko nesaku. Tieši tā, ka viņai ir šitā jaka, es vēl pēc tam saku. Es nezināju. Man vienmēr, tev ir tieši šitā jaka, tu pīksti, tagad ir pufēki, tā bija, tu nepīksti. Un arī pavasarī tur darīt, un pēc sākumā tu nepīksti, es nezinu. Es nezinu. Vasarā es pīkstēju, vasarā man nebija šitās kuras. Tad es nezinu. Es arī nezinu. Tad pīkstu norījusies. Mēs tādu ejam, tāda Austrija jau maksā. Es tādu saku Austrijai, mums ir 4 minūtes līdz autobusai. Austrijai tāds, varētu ātri pasteikties. Austri paņem ātri to savu maku, tāda iet un sāk pīkstēt. Jā. Tāds, un tad Austrijai saka, ja es vienmēr pīkstu un tā, viņš tāds, nāksim uz kasīti, ka tukšu kasīti pārbaudīsim. Un Austrijai saka, es varu uzzināt, kas man tā kā pīkstu, jo es tā kā vienmēr pīkstu. Šāds, jā, tāds pastāstībā paņem somu izvicina cauri, nepīkst. Paņem Austras maku, izvicina cauri, nepīkst. Austri iziet cauri, nepīkst. Un Austrai tāds. Austri tāda. Es nevaru. Ko tagad? Tāda, kā? Tad bija tāds, kā? Ko tagad? Austri tikā, kā? Ko Tas tagad? bija tādā zemā balsot, kā? Tas apšāks tā kā riktīgi, vēl tāds smejas. Šākas bija. Viņš riktīgi ierēdz par mums. Kā? Viņš šeit nesaprat, ka tas ir mūsu joks, viņš vienkārši tāvākais tā runā. Pēkšņi, ko tagad? Tāda iepriekš tāda maza austriņa, var pārbaudīt, tā kā kas pīkst. Un pēc tam, kā? Jā, mums ir tik stulbi joki. Viņi vēl liekas vien stulbā, mēs viņš degradējamies. Tagad mēs svējamies vienkārši mūsu joks. Kā? Ak, to tu dēlā. Tas pašām liekas, kad riktīgi smieklīgi. Pašām riktīgi prieki saviem jokiem visu laiku. Vēl arī tas joks ir vienkārši tā seja tāda. Man
smieklīgi. Vismaz pašām jau. Citi droši vien domā, ka esam riktīgi debili. Vai ne? Jo mēs tā kā vienkārši ākstamies, bieži, ka mēs kaut kā nesaprotam, mums tāds, kā? Tā kā vienkārši ākstamies, bet viņš domā, ka mēs esam tik Vai ne, varbūt stulbas. viņi nesaprot, ka mēs jokojam. Mēs apstājāmies, mēs ejam uz mežu, un mēs redzam, ka mēs gribam uzbūvēt sniega vīru. Āstē kaut kas iekrīt zāmē. Kaut kas vai sniegs? Labi, sniegs. Un tagad mēs pie kaimiņiem mīl mājas, taisam sniega vīru. Jā. Jā. Tur ir sniega. Sniegains. Kurā gadījumā es gribēju pateikt, kad mēs atcēlām Hariju. Mums tagad vismaz ir draugs. Vai you honey? Vai jū Hariju? Jā. Viņš izsās nedaudz neapmierināts ar dzīvi. Man vairs tā selfijas tāds. Labi, ja tā Harija. Mēs atpakaļ ceļā tiksimies. Kuram dzīvniekam tādas pēdas? Tā kā gliemeži līduši. Staigājām pa mežu un atradām mūsu jauno klases biedru. Čau! Man šī vloga beigās visiem būs tāds un follow. Dzīvē arī tāds nerunā ar viņām. Kam ir šīs pēdas? Kamielim! Kam ir šīs pēdas? Ko lai es sauku? Es nezinu. Lai tordien. Atradām kādu meža zvēru. Lai legit mūsu suņi bija pazuduši, mēs tā kā kopš būvējām sniega vīru, viņi kaut kur aizskrēja prom. Bet otrs suņos vēl nav. Jā, visu šo laiku mums nebija sūds, mēs vienkārši staigājām pa mežu ar suņiem bez suņiem. Un beigšā atskrēja šērā! Šērā! Jū! Viņi savot laikam kamieļu pēdas. Jā, mūģiņš suncīts. Mūģiņš suncīts. Wild beast. Garšīgi. Kur ir tēra? Kur ir tēra? Nav? Antas jaunā gulta. Jā. Ērti. Īstiem dēļiem taisīta. Nav nekāds tīrā ražojums. No Latvijas koka. Jā, īsti koks. Krasna? Ori, kur tēra? Reiks sapnāt. Oi, tev labi. Šis, kur mēs esam, kas ir slapš. Kas tas par meža dzīvnieku? Es esmu. Mēs pazaudējām manus suņus un mēs esam sniega vīrus. Jā, manā pagalmā tas esmu sniega vīrus. Un jā, man aizbēga prom. Mums vienkārši aizbēga prom man suņi. Nav vairāk. Čuš. Tā ir Liza. Un tas ir... Kā viņu sauks? Deivids. Deivids. Atsais labais čoms. Viņa seja. Viņam tāds bļa. Viņam ir cepura. Jā, viņam ir cepura. Tātad te ir... Kā viņa sauc? Es nezinu. Bet tā ir sniegvīru ģimene. Jop. Casual. Suņi labprājām nav atgriezuši. Tātad, kur jūs varat redzēt. Tā ir šis ģimenes galva, tēvs ar cepuri, atbildīgs. Te ir Līza. Viņai smuki smatu cirtas, smatu lokas. Jā, viņa priecīga. Ķīnieša seja kaut kā. Izpēc. Un šis ir viņu mazākais ģimenes kokā. Jā. Un tā viņa stāv tad pretī manam virtuves logam. Tātad, paldies, ka skatījāties šo vlogu. Es ceru, ka jums patika, likās interesanti. Un tiksimies manā nākamajā vlogā. Ok, čau.